Latvijas valsts 113. pants nosaka, ka valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunradas brīvību, kā arī aizsargā autortiesības un patenttiesības. Autortiesības apzīmē ne tikai intelektuālā īpašuma paveidu, bet attiecas arī uz neatsavināmām personiskajām tiesībām. Autortiesībām ir saistība ar personas tiesībām brīvi paust savus uzskatus, kā arī saskaņā ar Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantu, tajā ietilpst tiesības netraucēt izplatīt informāciju un idejas, bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Jaunrada ir cilvēka darbība, kas vērsta gan uz materiālo, gan garīgo vērtību radīšanu. Autortiesību darbs vai patentspējīgs izgudrojums ir objektīvs radošās domas rezultāts. Darbs var būt publicēts, taču pilnīgi pietiekami jaunradas procesa izpausme ir arī nepublicēts darbs. Darbs var būt māksliniecisks, daļa literatūras, tā var būt dramaturģija, skaņdarbs, vai pat skrejlapa. Dažos gadījumos autortiesību darbu ir grūti norobežot no domu izpaušanas, jo autortiesības var rasties arī improvizācijas rezultātā. Ar improvizāciju saprot spontānu darbību, kam raksturīgs iepriekšējās sagatavošanās trūkums. Tas, ka autortiesību piederības apliecināšanai nav nepieciešama reģistrācija, darba speciāla noformēšana vai kāda cita formalitāšu ievērošana, neļauj precīzi norobežot pašu jaunradas procesu un brīvību no tās rezultāta. Eiropas Savienības dibināšanas mērķi noteica jaunradas brīvības regulējuma īpatnības Eiropas Savienībā. Direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu nosaka, ka intelektuālā īpašuma aizsardzībai ir jāļauj izgudrotājam vai radītājam gūt likumīgu peļņu no sava izgudrojuma vai darba. Tā ir jāveicina iespējami plašāka darbu, ideju un jaunās speciālās profesionālās informācijas izplatīšana. Jābūt brīvai informācijas apritei, tostarp internetā. Autortiesība aizsardzība kalpo arī kultūras radošās daļas, identitātes un daudzveidības veicināšanai. Tomēr jākonstatē, ka daudzos autortiesību izmantošanas un aizsardzības jautājumos Eiropas Savienības valstīs ir atšķirīga izpratne un, neskatoties uz 30 gadu ilgiem pūliņiem, nav izdevies izveidot vienotu Eiropas patentu, ko regulētu Eiropas Savienības tiesības. Autortiesību ierobežojumi uzskatām par īpašuma tiesību ierobežojumiem, un kā īpašuma tiesību paveidu tos aizsargā Satversmes 105. pants, kas paredz konkrēti šīs aizsardzības mehānismu. Par autortiesību pārkāpumu var draudēt naudas sods, mantas konfiskācija vai pat cietumsods. Latvijā personas nevar apstrīdēt Satversmes tiesā individuālos tiesību aktus. Tāpat Latvijas tiesas spriedumu izskatīšana nav pakļauta Satversmes tiesas jurisdikcijai.
Šo iemeslu dēļ jaunradas brīvības pārkāpumi, ko izraisīs individuālais administratīvais akts vai tiesas spriedums, novēršami tikai iesniedzot sūdzību Eiropas civiltiesību tiesā.